Čau, čau! Nu ko, parunāsimies drusciņi šodien par skaitļiem. Un gribu jums pastāstīt, ko tad visums vēlas mums pateikt vai kam liek pievērst uzmanību caur skaitļiem. Droši vien daudzi ir novērojuši, ka bieži visums mūs uzrunā tieši caur skaitļiem. Ja? Tātad pulkstenī mēs redzam vienādus skaitļus vai uz māju ielu numurus. Ja? Mums atkārtojās visu laiku vienādi cipari vai tur mašīnu numuri. Ja? Tātad noteikti būtu jāpievērš uzmanību tiem cipariem, kas tiešām atkārtojās vairāk kā nedēļu vai pat mēnesi, ja jūs redzat visu laiku vienus un tos pašus skaitļus vai vienu un to pašu skaitļu kombinācijas. Un šodien es jums pastāstīšu par skaitli 0. Ja, tātad, ja jūs redzat 0 ļoti bieži vai tur kombinācijā 0, 0, 0, ja, tā kā pulkstenī, vai 0, 0, 0, 0 laiku jūs redzat, ja, kad ir 12 naktī. Un ko tad numeroloģijā un taroloģijā nozīmē skaitlis 0? Numeroloģijā 0 apzīmē gan sākumu, gan beigas. Un numerologi uzskata, ka 0 mēs varam transformēt par jebkuru skaitli, vai pareizāk sakot, par jebkuru citu enerģiju. Tātad dzīvē iespējams ir iestājies kāds nulles punkts. Ja, un kad kaut kas var beigties, bet kaut kam jaunam ir jāsākās. 0 nozīmē arī potenciālu, ja, tātad potenciālu, kas tiek dots cilvēkam, ja, šajā brīdī, kad jūs redzat šīs te nulles. Un vēl 0 nozīmē arī saikni ar dievišķo un uzticēšanās augstākiem spēkiem, visuma spēkiem, ja, un simbolizē tādu bezgalību it visā, ja, un arī tā skaitā bezgalīgi daudz iespējas. Skaitlis 0 var norādīt uz jūsu patieso dzīves misiju, un varbūt ir pienācis laiks par to padomāt, kas tad ir tava misija. Vai varbūt tev ir pienācis laiks sākt kaut ko jaunu dzīvē, ja, kādu savu jaunu ceļu. Par to ir vērts padomāt. Savukārt 0 atbilst kārtī, taro kārtī muļķis. Un kārts muļķis apvieno gan gudrību, gan muļķību, gan ļauno, gan labo, gan patiesību, gan melus. Ja, un norāda uz spēku un enerģiju, un arī lielu potenciālu, kā arī uz labvēlīgu momentu jauniem sākumiem un jaunām pārmaiņām dzīvē. Tāpat kārts var brīdināt par neapdomātu rīcību, vai par kādu riskantu darījumu, vai par kādu riskantu muļķīgu, neapdomātu lēmumu. Tāpēc ļoti uzmanieties ar saviem lēmumiem šajā periodā, kamēr jūs redzat šīs te nulles. Un tāpat šī kārta saka par to, ka tev ir atvērtas ļoti daudz jaunas iespējas. Seko savam sirds aicinājumam, uzdrīksties sākt kaut ko jaunu, tomēr turi savu prātu atvērtu, rīkojies apdomīgi un, kā saka, ar prātu. Nu, lūk, tā kā, lai tev veicās tavos jaunos sākumos, uzdrošinies, riskē, un tu redzēsi, ka visums tev ir atvērts un gaida tevi šajos jaunajos sākumos. Pagaidām tā!